Labdien! Šodien šai ziemīgajā dienā es jums parādīšu tātad, kā es gatavoju 2 porcijas kabaču sukādes. Parastais baltais kabacis, ja viņu izaudzē lielu, viņš kļūst dzeltens, nogatavojies. To mēs pēc tam kausim, noliksim maliņā. Bet tagad es jums parādīšu jau pirmo sagatavi, kas man ir šajā katlā. Šajā katlā es vakardien esmu ielikusi, sagriezusi pilnu katlu līdz malām ar 4 nelieliem kabacīšiem. Un uzbērusi virsū 2 kg cukura. Kabači man bija tātad līdz pašai augšai. Un 3 teikarotes ar kaudzi citronskābes. Uz nakti viņi visi izvilkās, tāpat kā cidonijas. Ja? Tātad viņiem izvilkās šāds sīrupiņš ārā. Un tagad es viņus apmaisu. Viņi ir tādi balti kļuvuši, ja? Tādi saraušies nedaudz. Un to, ko es šobrīd darīšu, pirmā lieta ar vakardienas kabačiem, kur ir 24 stundas vismaz izmirkuši cukura un citronskābes tādām sīrupā, es viņus lieku vārīties un var vārīt. Tātad pagaida, kamēr uzvārās šis katls, viņš diezgan ilgi, jo man 9 litrīgais lielais katls šis ir. Pagaida, kamēr uzvārās, un viņiem būs jāmaina tātad konsistence. Viņi šobrīd ir šādi balti, un viņiem būs jākļūst tādiem dzeltenīgi, caurspīdīgiem. Šobrīd liekam vārīties uz maksimumu un gaidam, kad uzvārās. Kad uzvārās, pavāram 5 minūtes. Tad slēdzam laukā. Tā, nu tagad var redzēt, ka cītīgi vārās. Un jau daži maina krāsu. Te var jau redzēt, ka daži ir tādi jau palikuši tādi caurspīdīgāki. Nu, pavāram, rekutēt caurspīdīgāk, ja. Te vajag apmaisīt, izšķīst, viņi neizšķīdīs. Kur paliek tie caurspīdīgāki? Redz, šitas jau tāds caurspīdīgāks kļuvis. Ja, un var redzēt, ka jāapmaisa gan. Un pavāram 5 minūtes. Ja jums pirmajā reizē neizdodās viņus dabūt līdz caurspīdīgumam, tad vai nu jūs varat atstāt tāpat, vai arī pēc tam pavārīt vēlreiz pēc kādu laiku. Tātad šeit ir jau, nu, atkal, kā jūs vēlaties, ja? Bet, nu, principā šis jau arī tāds caurspīdīgāks kļūst, var redzēt atšķirību, kā bija iepriekš. Tā uzlieku timeru 5 minūtes. Pagaidām viss, skatāmies, kas tālāk. 5 minūtes pagājušas. Līdz man signalizē, ka timers ir beidzies. Paskatāmies, kas notiek. Tātad var kopumā redzēt, ka šie sukāžu jaukie gabaliņi ir kļuvuši dzeltenāki un ir kļuvuši tādi caurspīdīgāki. Principā šādus arī var likt džāvēties, bet var arī, ja jums nav laika, ja, šī recepte, ko var taisīt pa daļām. Piemēram, šobrīd man vairāk nav laika šim pievērsties, un es tagad atstāšu šo katlu, iekšā katlā sukādes, nu vismaz uz kādām, nu cik man būs 3 stundām. Jā, man liekas, man 3 stundas ir jādara šis tas cits, un viņas te joprojām mērcēsies, un nekas slikts viņām nenotiks. Tātad uzliekam virsū vāku un atstājam uz 3 stundām. Vairāk vārīt es nevārīšu. Pēc tam parādīšu, ko es daru tālāk. Tātad lēnām atklāju jums garšīgo
savu sukāžu recepti. Nu, ir jau vispār cilvēki novērtējuši, un viņiem ir garšojis. Varbūt kādreiz jums arī izdosies pagaršot. Nu, tad redzēs. Tā, nu ir pagājis kāds laiks. Šeit ir savilkušies, atdzisuši. Un ja mēs tagad viņus izņemam ārā, var redzēt, ka viņi kļuvuši tādi caurspīdīgi. Un tagad ir laiks likt šos tātad kaltēties. Un pirms likt kaltēties, tātad viņus izsvejo. Un es lieku notecināties sietā. Tātad kāds jums ir sietiņš mājās. Tātad vairākās porcijās. Pa starpu var darīt kaut ko citu. Vienkārši šādi atstāju sietā, lai notekās. Pēc tam es žāvēju uz mūrīša, bet ir iespēja, protams, žāvēt žāvētājā, kaut kur cepeškrāsnī, nu, kur jūs gribat viņus tā kā veidot tālāk par sukādēm. Un atkarībā no tā, kādu jūs temperatūru piemērosiet, kāds jums būs režīms, pēc tam uz garšu, ja, jūs mēģiniet sagaršot, pēc cik ilga laika jums ir tā garša, kāda jūs gribat iegūt sukādēm. Tātad šī būs sukāžu pirmā porcija. Atgādinu vēlreiz, ka es viņus svaigus sabēru pilnu katlu, uzbēru 2 kg cukuru, 3 ēdamkarotes citronskābes, 3 tejkarotes, es atvainojos, 3 tejkarotes, pārteicos. 3 tejkarotes citronskābes ar kaudzes samaisīju, diennakti nostāvēju, un pēc tam uzvārīju un pavārīju 5 minūtes, un tagad viņš ir atdzisis apmēram 3 stundas. Man šis ir 9 litru katls, tātad apmēram nelieli, diezgan palieli 4 cukīnī tur ietilpst. Tātad šos te ņemam ārā pakāpeniski, notecinām un liekam žāvēties. Šo procesu es jums nerādīšu. Nākošais kadrs būs, ko es daru ar šo te sīrupu, kas man šeit ir, jo šeit paliek diezgan daudz sīrupa, puskatls, ja? Ko es darīšu tālāk ar šo sīrupu, kurā ir diezgan daudz cukuru un citronskābes. Lūk, izdaram šo procesu, un tad nākamais kadrs. Tātad, kamēr cukīnī tur noskaņojās, tikmēr mēs uztaisīsim nākošo porciju ar sukādēm. Tātad, gatavs cukīnī, jeb kabacis, nostāvējies diezgan ilgi, tātad novākts pilnbriedā, un viņam ir diezgan cieta miza. Tāpēc iesaku, redziet, man pārāk tālu, iesaku ar šādām kustībām sākt ass nazis lielais, un šādā veidā mēs nogriežam galu. Tālāk mēs garinam atkarībā, es garināšu 3 vietās, lai būtu pēc tam ērtāk tātad nogriezt. Man pat 4 sanāca šoreiz. Ja, tātad šādā veidā es sagarināju. Pēc tam katru no šīm daļām atkal dalām 4 daļās. Pašu galiņu var uz pusēm tikai, bet šo 4 daļās. Ieteiktu, kuri paši audzē paņemt sēklas. Man jau ir paņemtas sēklas. Tā kā šo es atstāšu putniem un sadalam 4 daļās, lai būtu vieglāk nomizot. Kad sadalīts 4 daļās, mēs izgriežam ārā mīkstumu, ja, tātad paliek tikai cietums, un nogriežam nost mizu. Kad miza ir nogriezta, paliek šāds te gabaliņš, un apmēram 7 mm biezās šķēlītēs griežam traukā. Šobrīd es katlā uzreiz ūdenī nelikšu, jo
Šoreiz es taisīšu, pirmo es šādi arī iztīrīju pirmo porciju, tieši tāpat nogriežu mizu, nomizoju, izņemu iekšas. Tātad vēl, ja mums nepieciešams, te ir arī ļoti labas nogatavojušās sēklas. Ja, protams, šādas pussēklas nevar atstāt, bet ja mēs veselas sēklas dabūjam, tad viņas var atstāt arī nākamam gadam. Un sagriežu kaudzītē. Tātad šeit man veidojās šīs, ja, piemēram, paskatos, šī ļoti laba sēkliņa pilna. Tātad šo var izkaltēt un nākošā gadā atkal iesēt. Man sēklas ir savāktas no šiem baltajiem kabačiem, tāpēc šie aizies kompostu kaudzē putniem. Putniem ļoti garšo šobrīd, kad mēs neesam sākuši barot putnus. Viņi atrod kompostu kaudzi un izlasa sēkliņas. Un šādā veidā es sagriezīšu tik kabačus, cik man būs tātad nepieciešams. Šādos te gabaliņos. Sagriežu visu vajadzīgo kabaci un pa to laiku zvejoju ārā no katla jau gatavos iepriekšējā perioda sukādus. Tā. Nu, ir sagriezti visi mani pēdējie šī gada kabacīši un uzvārīts karsts katlā iepriekšējais sīrups, kas palika pāri no iepriekšējās porcijas. Ja? Tātad turpinam. Šī jau ir mums tātad otrās dienas vakars. Un uzmanīgi, jo šķidrums ir karsts, es lieku kabačus iekšā šķidrumā. Tātad apmēram daudzums man ir tāds pats, tikai pirmajā reizē es šādus cukīnī tieši tāpat sagrieztus šķēlītēs liku tukšā katlā, ja, pirmajā reizē. Otrajā dienā es lieku katlā ar jau sīrupu. Tā, un man te tagad čērsām viss jādara arī
Tātad rādu 3 dažādi cukīni. Šie ir tie, kurus es neesmu vārījusi. Es vien tādu arī izmēģināju, tātad viņi ir nevārīti, diezgan cieti. Šādi viņi izskatās, ja tikai uzliek un izņem ārā, tad, kad cukurs ir ar citronskābi salicies. Šie ir tie dzeltenie. Tātad samazinās, kā jūs redzat, tās daiviņas, ja tāpēc nav nekāda vaina viņas griezt lielākas, viņas